Sirdssarunas ir atbalsta centra tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, dārgie skatītāji un klausītāji! Mani sauc Dace Rence, un šis ir atbalsta centra tilts, veidots sarunu cikls, sirds sarunas, un pēc ilgākas pauzes man ir liels prieks atklāt šo jauno sezonu ar jaunu viesi, ar pavisam jaunu un citādāku tēmu nekā ierasts. Un šoreiz mēs runāsim par skolu, par to, kā bērniem iet, kā klājās skolā, kādas tur šobrīd ir aktuālas problēmas un jautājumi, un kā mēs kā pieaugušie, kā mēs kā vecāki, kā pedagogi varam savus bērnus atbalstīt, stiprināt un iedrošināt šī ceļā. Un mans īpašais viesis šodien ir Līga Veitnere. Sveika, Līga! Sveika! Paldies, ka tu atradi laiku. Es zinu, ka tu arī esi aizņemta, tava ikdiena ir piepildīta. Paldies, ka tu vari būt šeit. Un varbūt bez liekiem ievadiem no manis tu varētu iepazīstināt gan mūsu skatītājs, gan klausītājs, gan arī mani zināmā mērā ar sevi un to, kāda šobrīd ir tava ikdiena un ko tu dari. Labi, paldies! Paldies, ka uzaicinājāt. Es esmu ļoti priecīga būt šeit. Kā daļa no sirds sarunām, un bērni ir manā sirdī vienmēr, tāpēc šī tiešām būs saruna no sirds. Esmu skolotājs sirdī jau ļoti daudz gadus, es teiktu 20 varētu būt droši, jo arī auklītes darbs ir kaut kādā ziņā bijis skolotāja darbs, un es no pusauģa vecuma jau no 14 gadiem strādāju ģimenēs un auklēju bērnus, un pēc tam Amerikā auklēju bērnus, un tad atgriezos un starptautiskajā skolā sāku strādāt kā asistents bērniem ar īpašām vajadzībām. Man bija lieliska pieredze mācīties no Amerikas speciālistiem šajā jomā un palīdzēt bērniem, kuriem ir grūtības iejusties klasē, skolā, kam ir vajadzīgs šis īpašais atbalsts. Un tad es sāku mācīties tajā laikā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā par skolotāju un sāku strādāt pirmsskolā. Un tad vadīju pirmsskolu kā vadītāja vietnieks un biju arī skolotājs, angļu valodas skolotājs sākumskolā, un tā pedagoģiskā pieredze ir ļoti plaša. Šobrīd esmu Latvijas Bērnu atbalsta fonda ģimenes atbalsta persona un strādāju ar bērniem, kuriem ir grūtības klasē, kuriem ir dažādi izaicinājumi, iejusties, regulēt emocijas, būt klātesošiem, mācīties vispār skolas vidē, dažādu iemeslu dēļ, un es palīdzu gan šiem bērniem, gan viņu vecākiem, gan arī pedagogiem šajā ceļā, lai mums kopā visiem vieglāk un labāk. Skaidrs, es tā dzirdu, ka tiešām bērni un šī pedagoģija tavā dzīvē ir vijusies cauri jau ilgu laiku. Paldies, ka tu jau ieskicēji nedaudz tādas skolas problēmas un jautājumus. Tiem mēs šodien veltīsim diezgan daudz laika, vismaz tā es vēlētos, ka tas būtu tas mūsu sarunas viens no centrālajiem tādām tēmām un mērķiem. Bet mēs ar tevi pirmo reizi patiesībā tikāmies KETBAS, jeb kompetenti emocionāli traumēti bērnu aprūpes apmācību kontekstā. Mēs kopā ar tevi vadījām vienu grupu topošajiem adoptētājiem un auģu ģimenēm. Un man bija toreiz jau milzīgs prieks skatīties un vērot to tavu enerģiju un tavu tādu dedzīgumu, kā tu stāsti un runā, un redzēt, ka tā tēma tev ir ļoti tuva. Un šobrīd, es jau skatītājiem vēlos nedaudz ieskicēt, ka šobrīd pavisam drīz, oktobrī, skolēnu brīvlaikā patiesībā startēs pirmā mācību grupa, kurā viena no treneriem būs tieši Līga. Un šis mācību kurs sauksies emocionāli kompetenta skola. Ļauj man Dievs atcerēties visus tos burtus kā vienmēr. Jā, tātad jauns mācību kurs, kuras pamatā ir tieši kompetenta emocionāli traumēta bērnu aprūpe, bet esam pielāgojuši to skolai, skolotājiem, apzinoties to
īpašo vajadzību. Un tātad tu būsi viena no trenerēm. Jā, man tas gods. Jā, un tādēļ patiesībā tu arī šodien esi šeit, lai kā eksperts, kā gan šī kursa speciālists, gan kā skolotājs par to runātu un stāstītu. Es jau pirms ieraksta, mēs jau ar tevi runājam, un es teicu, Līga, es ļoti gribētu, lai tu ieskicē, kādas šobrīd ir vispār problēmas skolā. Jo klausītāji, skatītāji, mans bērns jau ir izaudzis, viņai jau ir 26 gadi, un tas laiks, kad man bija aktuāli mājas darbi un skolas dzīve un klases specifika, tas ir jau šķiet jau aiz trēdeviņiem kalniem. Un es pieļauju, ka daudz kas ir mainījies, tādēļ varbūt Līga, tu no sava skatījuma arī varētu ieskicēt, kas šobrīd notiek skolā, ko tu redzi, kas ir tas akūtākais un par ko tev varbūt visvairāk tā sirds sāp. Jā, ir vairākas tādas lietas, par ko sāp sirds, jo es ikdienā satieku visas iesaistītās puses, gan skolniekus, kuriem ir grūti būt skolā, gan skolotājus, kuriem ir arī grūti būt skolā, un uzņemt visus šos skolniekus. Un šobrīd mēs īstenojam iekļaujošo izglītību, un tas ir ļoti liels izaicinājums pedagogiem. Šobrīd ir arī situācija, kad mums trūkst resursu, trūkst pedagogu. Pedagogi strādā vairākas slodzes. Tas ir milzīgs darbs, ko vienam cilvēkam šobrīd ir jāpaveic kā skolotājam. Jā, tas prasa ļoti daudz. Tas prasa daudz resursu. Jā, piedod, ka es tev pārtraucu. Tu minēji to iekļaujošo izglītību. Jā. Paskaidro reāli, ko tas nozīmē. Es esmu dzirdējis šo vārdu savienojumu, bet ja man vajadzētu to nodefinēt un pastāstīt citam, es laikam līdz galam nezināju. Tas nozīmē, ka skolā un vienā klasē mācās bērni, kuriem iespējams ir kāda diagnoze. Varbūt viņam ir uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms. Iespējams, viņam ir kādi autiskā spektra traucējumi, varbūt viņam ir disleksija un izaicinājumi lasīt. Iespējams, vēl kaut kas ir ļoti daudz un dažādas situācijas, bet šobrīd skola uzņem ikdienā klasē visus šos bērnus. Un skolotājs ir tas, pie kura atnāk gan vienkāršs bērns, gan arī tāds, kam ir kādi izaicinājumi. Un viņam ir uzdevums un pienākums iemācīt visu to, kas viņam ir jāiemāca kaut kādā konkrētā laika posmā, tajā vidē, kurā viņš ir, ar tiem resursiem, kas viņam ir, un ar to atbalsta personālu, kas viņam ir. Un šeit šobrīd arī ir tas lielais izaicinājums, ka šis atbalsta personāls nav pieejams tik, cik būtu nepieciešams, un iespējams, ka ir šie bērni, kuriem ir kāda nepieciešamība, bet viņi vēl to nav apzinājuši. Ļoti daudz šie izaicinājumi šobrīd skolotājiem, ar kuriem jātiek galā. Vai skolotāji tiek kā īpaši sagatavoti šai iekļaujošai izglītībai? Tu uzskaitīji un minēji tādas dažādas uzvedības, tur traucējumus jau, un vai tās var tur saukt par diagnozēm vai kā, bet man izklausās, ka tur vajag būt tad ļoti kompetentam un zinošam. Vai tāds vidusmēra skolotājs ir tāds ekipēts darbam? Man gribētos teikt, ka nē. Lielākā daļa skolotāju nezina, kā darboties, kā palīdzēt, kaut gan viņš redz, ka tam bērnam būtu nepieciešama šī palīdzība, bet viņš nezina, kā, jo trūkst resursu. Ne visās skolās ir pieejams sociālais darbinieks vai psihologs, pat kur viņš varētu griezties, kam būtu jābūt zinošam un jāpalīdz un jāiesaistās vai jāmeklē kādi papildu resursi, bet skolotāji paši meklē kursus, paši meklē materiālus, meklē veidus, kā palīdzēt šiem skolēniem, meklē zināšanas, uzzina kaut ko, lasa internetā vai nopērka kādu kursu, vai varbūt ir kādi bezmaksas kursi, ko skolotājiem piedāvā, kur viņi var saņemt arī certifikātu par tālāko izglītību. Tā kā ir iespējas, bet tas atkal prasa papildu resursus un laiku, protams. Jā, tā te būtu tāda skolotāja ikdiena un varbūt tas izaicinājums, bet kāda ir skola šobrīd bērnam? Tev ir pusaudzis mājās, tu minēji. Jā. Tev ir meita, dēls? Man ir meita. Kā ir tavai meitai skolā būt? Ko tu kā mamma redzi?
Meita reizēm uz skolu iet labprāt, bet nevienmēr. Un tās situācijas, ko viņa apraksta, skolā ir ļoti skaļi, skolā ir ļoti traki, skolā nav iespējas izkustēties pietiekamā daudzumā, kā tas būtu nepieciešams. Nu, ir grūti nosēdēt visu dienu. Ir izaicinājumi. Ir lielas klases, ļoti daudz bērnu. Ne visi spēj regulēt savas emocijas, un visi kaut ko atnes uz to klasi no mājām, visas grūtības sev līdzi, un to visu piedzīvo tajā klasē gan tie skolēni, gan tas skolotājs. Tā kā, jā, tā ir tā ikdiena. Jā. Nu, varbūt tad jau ķersimies vairāk pie tā mācību kursa, par ko mēs patiesībā centrāli gribējām runāt un pastāstīt arī mūsu skatītājiem un klausītājiem. Mēs abas ar tevi, es gribu tā teikt, noteikti esam šīs KEDBAS saīsinājums, jeb kompetenti emocionāli traumēta bērna aprūpe. Nu, ne tikai treneris, bet noteikti tādas fanes. Jā, pilnīgi noteikti. Jā, kopš man bija iespēja apgūt šo kursu, es arī zināju, ka es būšu tālāk treneris un ka es gribu to nodot pēc iespējas vairāk cilvēkiem, cik vien es spēju. Tā kā ļoti liels paldies arī par šo sarunu, jo tas ir viens ceļš uz to. Jā, nu, es zinu, ko man nozīmē šis mācību kurs, bet vai tu vari nedaudz padalīties, kā tas ir mainījis tavu, nezinu, skatījumu uz attiecībām, ikdienu dzīvi, varbūt arī tavā darbā, un pēc tam tad jau parunāsim vairāk par šo kursu skolotājiem. Darbā pilnīgi noteikti tas ir man palīdzējis strādāt ar bērniem un ar vecākiem un saprast viņu vajadzības un ieraudzīt aiz uzvedības to vajadzību, kas tur apakšā slēpjas. Un jā, kopš es apgūvu šo kursu, es pavisam citādāk sāku skatīties uz bērniem, kam ir grūti, kas uzvedās, vai neuzvedās, kā mēs to sakam, tas tādā pavisam sarunvalodā runājot, ja, kas tā kā spēlē pa nervu stīgām un jā, apgūstot KEDBU vai TBRI, kas ir uzticībā balstīta attiecību intervencija, ieviešana ikdienas dzīvē, tas man ļoti atviegloja darbu. Nu, vai tu vari kādu piemēru iedot, kur tu varbūt pirms šī kursa, pirms šīs izpratnes zināšanām uztvērtu vai rīkotos citādāk, un kā tas ir mainījis tagad tavu attieksmi? Tad, kad es strādāju pirms skolā, man bija grupiņā daudz mazu cilvēciņu vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Un tā, man aizgrita. Jā. Mazie cilvēciņi 3 līdz 6, tas izklausās tā ļoti jautri. Jā, mazie cilvēciņi vecumā no 3 līdz 6 gadiem, un viņi tur visi ir, un visi ir muģeklī un kopā, un man viņi visi jāorganizē visas dienas garumā, un pavisam vienkāršas lietas, kā piemēram, tas pirmais, kas man nāk prātā, nolaisties bērna acu līmenī, kad es ar viņu sarunājos, lai es varu viņam kaut ko pateikt vispār, ko es no viņa vēlos. Ko tas maina? Kāpēc es nevaru palikt stāvot? Tāpēc, ka viņš mani neredz, viņš redz tikai manu, varbūt, nabu. Tu esi vidējā auguma. Es nezinu, vai kaut kur ap manu, ja tāds 3-gadnieks, viņš redz mani līdz ceļiem, tur dipenu varbūt augstumā. Bet, jā, un tas veids, kā es runāju, kā es nododu informāciju bērnam, un ka es nevaru vienkārši tikai skaļi kliegt un cerēt, ka visi tie 15 līdz 20 vai pat vēl vairāk bērni mani dzirdēs. Ka man ir jāpieceļās un jāaiziet un jānodod informāciju. Un tieši tas komunikācijas veids ar bērniem bija pirmā lieta, ko es mainīju, ko es pieņēmu kā savu, un tagad tas jau ir tā notiek intuitīvi, ka es nolaižos tā bērna līmenī, es paskatos acīs, es saku viņam ar tādu balss toni, kas ir atbilstoši un piemērots tai konkrētai situācijai, kas man no viņa ir nepieciešams, un sagaidu atbildes reakciju, ka viņš man ir dzirdējis. Un tas man ļoti daudz ko izmainīja. Vai bērni dzirdēja arī tevi labāk? Jā,
Tas vienkārši ir tā kā burvju triks. Labi, tātad tāda notupšanās un acu kontakts ar bērnu būšanu ar viņu vienā līmenī. Ja? Vēl kaut kas, ko tu pielieto izmēģināji, kas tev šķiet? Kustības ikdienā ar bērniem. Es nevaru sagaidīt, ka viņi varēs nosēdēt pusstundu, neizkustoties no vietas un klausoties, ko es viņiem stāstu. Tas arī bija tāds viens, ko es sapratu, viņi nav to spējīgi izdarīt. Varbūt kāds ir, bet ļoti pacietīgi ciešoties, ka viņiem jau kājas notirpušas un tā. Bet lielākā daļa to nespēja. Un tad es arī sapratu, ka mācību procesam ir jābūt dinamiskam un interesantam un aizraujošam un rotaļīgam. Un tad, kad šis mācību process ir arī ar lielākiem bērniem, ir jābūt rotaļīgam. Protams, attiecīgā līmenī es nevaru runāt mazā bērniņu valodā ar pusaudzi, bet es varu būt rotaļīgs viņu veidā un pielāgot to uzvedību, to viņa vecumposmam atbilstoši. Tā kā rotaļas elements, joka elements, nepārreaģēt situācijās, kurās es kādreiz uzreiz tā kā jau ieņemu tādu skaļāku balsi un tā. Es apguvu to, ka es varu pajokot, un tas jau izmainīs situāciju, un tas būs izglābis to no eskalācijas, un uz bērns atmaiks, tad, kad ar viņu jokojas un rotaļājas, un nomainās pilnīgi atmosfēra. Tā kā mēs varam kontrolēt situāciju caur sevi ļoti. Rotaļīgumam ir ļoti liela nozīme un loma, gan kedbā, bet vai tu redzi, ka tā ir vieta arī skolā? Pilnīgi noteikti. Es redzu, ka tam tur ir jābūt. Ja skolotājs nav rotaļīgs, ja viņš nevar pajokoties ar savam vecuma atbilstošiem bērniem tajā līmenī, kurā viņi to brīdi ir, tad ir ļoti saspīlēta situācija visu laiku klasē. Jā, ir jāmāk noturēt to, ka tu esi skolotājs un tevi respektē, bet tad, kad tu spēj pajokoties un tas atslābina gaisotni, un tas liek tev uzticēties, un tas liek sajusties, ka vide ir draudzīga un droša. Un man šeit gribas būt, jo es varu pasmieties, es varu būt es pats, un ir tā forši. Tu domā, ka arī matemātikā būtu varējis būt rotaļīgums? Es domāju, tas man būtu personīgi ļoti palīdzējis. Jā, noteikti. Tad tas bija tas, ar ko man bija, es tikai tagad strādājot gan profesionāli, gan esot arī tagad terapijā un atskatoties uz savu bērnību un kaut kādām tādām tumšākajām epizodēm un grūtākajiem tādiem pārbaudījumiem, patiesībā saprotu, ka daudz kur bailes bija ļoti tādas izšķirošas. Bailes, kas burtiski sasaldēja smadzenes un liedza uztvert informāciju. Protams, ka tie bija manā gadījumā visi eksaktie priekšmeti. Matemātika, ģeometrija, ķīmija, fizika, tur bija regulāri bastotas stundas privāti skolotāji bez variantiem. Un tā ietekme ir tik liela, ka es vēl šonedēļ kaut kad sapņoju, un es no rīta pamodos, un es vīram teicu, kāpēc man atkal bija jākārto matemātikā eksāmenis sapnī? Tas ir tik dziļi, un tad es domāju, ja tur būtu bijis rotaļīgums, ja tur būtu bijis lielāka drošības apziņa vai miers, varbūt būtu bijis citādāk. Vai ne? Bet parunājam nedaudz par to drošību un par to drošību arī tāpat kā rotaļīgums. Ir ļoti nozīmīga šī mācību kursa tāds stūrakmens, varētu teikt. Jā. Bet vai tu vari pastāstīt, kāda ir atšķirība starp drošību, ko varbūt klausītāji un skatītāji saprot? Protams, lai telpa ir droša, lai tur nekas bērnus neapdraud, lai tur ir silti un tā, bet par apzināto drošību un kāda tur atšķirība un kas vēl ir vajadzīgs, varbūt tāds netaustāms bērniem. Tieši gribēju teikt, ka tā ir tā drošība, ko nevar redzēt. Tā ir tā drošība, ko tu sajūti iekšēji, ka tev nav bail. Un nevis nav bail, ka tagad es varu darīt visu, kas man ienāk prātā, bet man nav bail, ka es varu justies ar to cilvēku, kas man ir priekšā, kas ir atbildīgs par mani šīs 40 minūtes, kas ir stundas garums, ka es varu būt ar viņu drošībā, labā sajūtā, ka es varu varbūt arī pastāstīt un nenobīties, ja man kādreiz tiešām ir bijusi situācija, kuras kaut ko neesmu varējis izmācīties, vai kaut ko neesmu izpildījis, vai kaut kā tā, ka es varu vērsties, un kad mani sapratīs, un kad ieraudzīs
kas man ir svarīgi tajā brīdī un kāpēc es neesmu varbūt varējis pilnvērtīgi sagatavoties uz stundu, nevis publiski dabūt par to rājienu. Un, par to smadzeņu darbību arī, kas tā kā notiek. Ja man ir jāmācās, un kādai jābūt tai vidē, lai es vispār kaut ko dzirdētu. Šeit mēs varam droši vien pieminēt tos sensorās lietas par to, ka ir cilvēki, mēs ļoti dažādi uztveram informāciju. Ir cilvēki, kur uztver informāciju dzirdot, ir cilvēki, kur uztver viņu lasot, ir cilvēki, kur uztver informāciju, nezinu, kaut ko darot, kaut kādas lietas mācās, un reizēm arī ir kaut kāda vide, kas mums var traucēt uztvert informāciju. Piemēram, tas var būt ārējais kaut kāds troksnis. Mēs troksnī vienkārši vispār tiešām nespējam sadzirdēt vai koncentrēties uzdevumam, ja ir apkārt kaut kāds troksnis. Vai, piemēram, ir pārāk spilgta gaisma, vai varbūt tiešām nav gaisma. Vai tā ir tā sensorā pasaule, kas ir viss mūsu iekšējais ķermenis un ārējais, kā mēs uztveram informāciju un kā strādā mūsu smadzenes, vai mēs vispār spējam kaut ko mācīties un uztvert. Varbūt mums vajag kaut ko knibināt vai šūpoties, vai kaut kam pieglausties, vai kaut ko aiztikt, lai mēs vispār dzirdētu, ko skolotājs saka. Un kā to var atrisināt? Labs jautājums. Ir dažādi veidi, ir dažādas sensoras lietas, ko mēs varam izmantot ikdienā un klasē. Tie skolotāji laimīgie, kuri apmeklēs emocionāli kompetences skolas apmācības, arī noteikti par to vairāk varēs uzzināt, bet ieviest ikdienā var visādas nelielas un nedārgas pat lietas, kas mums palīdz vai nu stimulēt to sensoru darbību, vai tieši otrādi nomierināt, lai mēs spējam uztvert informāciju. Bet cik mūsu skolas ir tādas atvērtas un gatavas šobrīd ļaut pielāgot to vidi? Nezinu, ja bērnam, teiksim, ir vajadzīgs kaut kāds emocionālā atbalsta lieta līdzi, lai viņš justos droši. Es gribēju teikt, kaķi neļaus uz skolu nest. Jā, labi, vienalga, atkarībā no bērna vecuma, kaut kas ir viņam dod to papildus drošību. Tas varbūt muļķīgs jautājums, bet cik skolas un skolotāji un tās vides ir atvērtas kaut kam tam? Šobrīd es gribētu teikt, ka mēs esam ceļā uz to, ka mēs būtu arvien atvērtāki kaut kam tādam. Vēl tās ceļš ejams, ne visi izprot, ne visiem ir šīs zināšanas par to, ka tas, ka viņš sēž un klikšķina pildspalvu, nenozīmē, ka viņam ir garlaicīgi vai ka viņš ir atnācis te nokaitināt visus un skolotāju, bet ka viņam vienkārši tas ir nepieciešams, tas stimuls, lai viņš varētu vispār dzirdēt un piedalīties. Vai tie, kas šūpojas uz krēsla, es zinu, ka es esmu viens no tiem, man bija visi zīmuļi apgrausti kā. Un sabāra tādus parasti. Jā, sabāra. Ko tu šūpojies uz krēsla, vienmēr jau arī saka. Un kāpēc tad šūpojās, pasaki? Tas ir vestibulārais aparāts, kas mums, kur nepieciešams iekustināt, lai saprotu, ka es esmu šeit un tagad un vispār varu savā ķermenī justies kā es pats. Un šis viss attīstās diezgan ilgi, visu skolas vecumu un vēl pat ilgāk. Ir svarīgi to respektēt un saprast un atbalstīt kaut kā, cik mēs varam un pielāgot to vidi, lai ikvienam arī kādam, kuram ir šī sensorā jutība, lai viņš spētu būt klasē un mācīties. Tagad man 40 minūtes liekas ir ļoti īsts laiks, tagad kā pieaugušam. Es atceros, kad bērnībā, tas, protams, tas ir īpaši nemīlamās stundas, tas vilkās. Bērnam tas ir ilgi vai izturami, tās 40 minūtes? Ilgi? Jā, tas ir ļoti ilgi. Arī man šobrīd, ja man ir jāsēž lekcijā, kā augstskolas studentam, piemēram, es atceros, jāsēž lekcijā, kur ir vēl 100 cilvēki, varbūt es pārspīlēju, un jāklausās viens mazs tur priekšā, varbūt es esmu kaut kur vidū, nevis pirmajā rindā aizsēdies, 40 minūtes pilnā tādā uzmanībā.
ļoti grūti arī šobrīd. Nu, tas ir ļoti grūti, tu nav viegli. Un ja tev ir blakus, kas sarunājas, vēl kāds tur čukst, vēl kāds kaut ko čaukstina, vēl tur kaut kas notiek, ir ļoti izaicinoši. Un kas notiek starp brīžos? Tad viss uzsprākst. Un arī tādam cilvēkam, kuram ir, piemēram, ļoti jutīgs uz troksni, viņš tajā brīdī var vispār sajūt prātā. Viņš var sajūt prātā, viņš arī kļūst agresīvs, tāpēc, ka viņš nevar to izturēt. Pārstimulēts. Jā. Vai nu par maz, vai nu par daudz, un tādi viņiem tur tas viss notiek. Tā ir skolā šobrīd. Nu, zin kā, mēs esam ieskicējuši tādas, manuprāt, tās lietas, kas notiek skolā. Nu, tur gan par stundu ilgumu, gan par skaļumu, troksni, koncentrēšanās grūtībām, visu to dinamiku, kas tur notiek. Bet nav jau tā, ka bērns atnāk uz skolu kā tīra lapa. Ir jau arī tā mājas dzīve. Jā. Un bērns jau nevar atstāt vai izslēgt to, kas mājās notiek. Un mēs jau tik paši zinām, kādas šobrīd ir tās situācijas mums pašiem ģimenē, mūsu draugiem, paziņām, partnerattiecību, stress par apkārt notiekošo politisko, ekonomisko situāciju. Kā bērni jau kā tādu sūklīši to visu paņem, tās vecāku arī bailes un trauksmi un iespējams, visu to mājās notiekošo. Un tāds viņš atnāk uz to skolu. Jā, tāds viņš atnāk. Un skolotājs viņu redz, un viņš tāds atnāk, un viņš reaģē ārā to, kas viņam tur mājās notiek. Jā, kādam šķirās vecāki, kādam nav vispār bijušas brokastis, kas arī ir ļoti nozīmīgi, vai nepāēst vispār, lai spēju koncentrēties. Kāds nav vispār gulējis, jo viņam nav mājās nekādu ritma vai kaut kas tāds, un viņš atnāk. Protams, ka viņš izrēģēs uz skolotāju, viņš izrēģēs uz klases biedriem, būs ļoti grūti. Un skolotājs to redz kā neaudzinātu, briesmīgu uzvedību, un kā tev vispār nav kauna. Vai kā tam līdzīgi. Liela daļa. Es to nesaku noteikti par visiem skolotājiem. Ir ļoti daudz skolotāju, kuri ieraudzīs šo un mēģinās kā risināt un sapratīs. Un reizēm tam jaunietim pietiek ar to, ka tu viņu saproti. Tu uzklausi, tu viņu saproti, tu pajautā. Es redzu, ka tu šodien neesi savā ādā. Vai viss kārtībā? Un, tā ir tā drošā vide, tas drošais pieaugušais. Jā, tu minēji drošo pieaugušo, un tā ir vēl viena šī centrālā tēma. Gan mums tiltā ikdienā, ko mēs uzsveram un mācam un stāstam adoptētājiem, auģģimenēm, gan jebkuram, kurš piedalās šajā mācību kursā, kad bērna veiksmes stāsts ir patiesībā bieži vien atkarīgs tieši no šī viena drošā pieaugušā. Un ideālā variantā tas ir aprūpētājs, vai tas ir bioloģiskais vecāks, vai tas ir aprūpētājs uzņemošajā ģimenē, kurš var bērnam kļūt par šo vienu pieaugušo cilvēku. Bet vai tev šķiet, ka tas varētu kaut kādā mērā būt arī skolotājs? Pieņemsim, ja bērnam nav tāda iespēja mājās, un nav neviena cita, vai tu redzi arī to skolotāju kā šo drošo pieaugušo? Pilnīgi noteikti. Un es kā skolotājs ar šo apziņu gāju uz darbu katru dienu. Es esmu šiem bērniem drošais pieaugušais. Man ir tā misija būt. Es nevaru būt kaut kas cits, jo es nezinu, vai viņam visiem ir šis drošais pieaugušais. Un tad arī tu pavisam citādāk uz tiem bērniem skaties. Jā, skolotājs noteikti var būt šis drošais pieaugušais. Kaut vai īslaicīgi, kaut vai uz to brīdi, kamēr beidzās šī krīze, vai jebkas, kas tajā brīdī notiek. Un iespējams šis skolotājs palīdzēs, un tas bērns, tas pusaudzis, vai tas jaunietis, vai tas pirmsskolnieks varēs tikt pāri šai krīzei daudz vieglāk, ja viņam būs šis viens drošais pieaugušais. Bet ko nozīmē tavā izpratnē? Kādam ir jābūt pieaugušajam, lai viņi varētu nosaukt par šo vienu drošo pieaugušo? Ko tas nozīmē? Nesit, nepaceļ balsi, nepaceļ roku pret bērnu. Tas jau it kā būtu normāli. Mums visiem tādiem būtu jābūt. Kā tu vēl raksturot šo drošo pieaugušo?
droši pieaugušais ir tas, kurš par tevi painteresējas, kuram tu rūpi, kurš pamana tavu autentiskumu, kurš tavā delvera nezvēra uzvedībā saskatīs caur to tavu vērtību, kurš pamanīs, ka tev ir talants, kurš ieraudzīs, ka tu esi superīgs un foršs, neatkarīgi no tā, kas ar tevi notiek. Pat ja tu apzīmē galdu. Arī tad, skolā pat, ja tu izsit logu, es tagad pārspīlēju, bet nu, ko ar tādiem darīt? Nu, tu minēji arī iepriekš tur uzvedība, neuzvedība, tā vajadzība, uzvedība, kāda tur tā sakarība? Man ļoti mīļa tā tēma ir, bet es gribu no tevis to dzirdēt. Es zinu, ka mums kā treneriem šo apmācību tas ir kā tāds sauklis, bet aiz katras bērna uzvedības slēpjas kāda neapmierināta vajadzība. Un skolotājiem, drošiem pieaugušiem ir jābūt šai mākslai, vai viņa jāattīst, vai jāgrib attīstīt, ieraudzīt, kas tā vajadzība ir, kas tam bērnam ir jāapmierina, lai šī uzvedība mazinātos, vai šī neuzvedība, vai tas, kā viņš tur reaģē. Jo galda apzīmētājs vai skaļais apsaukātājs skolotāja priekšā, viņš to dara, jo tur ir kaut kāda sāpe apakšā. Viņš nav atnācis uz skolu, lai izbasītu kādu, vai lai kādu aizvainotu, vai lai kādam nodarītu pāri. Bet kas tur varētu būt apakšā? Tu tagad saki, šāds pieaugušais apzinās tās vajadzības. Ir kaut kāda vajadzība grāmata, kas ir jāizlasa. Kā? Gandrīz. Kā to var saprast? Kas tad pamatā tur ir? Vai tur ir kaut kāda vesela plejāde ar nebeidzamām vajadzībām, vai patiesībā viss ir tāds ļoti vienkāršs? Vienkārši, bet tajā pašā laikā sarežģīts, jo vienmēr to var tā uzreiz saprast. Tur ir jāveido šis kontakts ar to bērnu, ar to jaunieti, lai tu varētu saprast. Un lielākoties jau tās ir tās sirds vajadzības, kas tur kaut kur ir pazudušas, vai kaut kur trūkst, vai ir varbūt, lielākoties man liekas, ka tas ir kaut kāds sirds sāpe, kas tur rauda ar to uzvedību. Kas bērnam var būt par sirds sāpi? No savas pieredzes, ko tu redzi, kas tas tāds ir? Vecāku pārslodzi darbā, viņiem nav laika savam bērnam. Piemēram, tas ir tāds ļoti klasisks šobrīd mūsdienās, kur mums ir jāraujās un jācīnās par katru centu, un lai mēs varētu nopelnīt iztiku. Šajā laikmetā vecāki strādā ļoti, ļoti daudz, un viņiem nav laika savam bērnam, viņiem nav laika parunāties, viņiem nav laika pavadīt kopā kvalitatīvu laiku, un tas bērns jūtas ļoti vientuļi. Viņam ir nepieciešams šis vecāks. Vai kā liekas, citreiz patstāvīgs. Viņš jau liels, viņš jau pasaugs, viņš jau pats varēs. Bet īstenībā ir ļoti svarīgi, ka ir šis pieaugušais, šis drošais pieaugušais. Vai mēs varētu tā kā vienoties, vai tev arī patiktu tā doma, vai tu piekristi tam, ka mēs katrs, ne tikai bērns, tas, kas ir skolā un tas, kas ir mājās, bet gan tu, gan es, ka mums tās pamatvajadzības patiesībā ir ļoti vienkārši. Tas ir, lai mani redz un dzird. Tas, ko tu minēji, ieskatīšanās acīs, notupšanās līdz manam līmenim, nevienam nav jātupjās, es esmu gara. Bet, kad es notupjos bērna līmenī, vai kad es cenšos to kontaktu izveidot un tā, kad patiesībā tā mana pamatvajadzība, ka mani redz un mani dzird. Un ja es to apmierinu ne tikai savam bērnam, savam mīļotajiem mājās, saviem draugiem, vecākiem, kolēģiem. Nav tā, ka tā pasaule kļūtu jau nedaudz tāda. Jā. Tas ir atkal tā vienkāršā puse. Tieši tā, ka tu esi sadzirdēts, pamanīts un ka tevi novērtē un pieņem tādu, kāds tu esi. Tieši tā, man redz un dzird, es esmu šeit un es esmu svarīgs. Un to jau teorētiski, ja mēs to apzināmies, ja to skolotājs tā kā izprot un mēģina sev atgādināt un piekopt, tam katram bērnam iedot to sajūtu, varbūt, ka var izdoties, ne? Var. Kad es tevi dzirdu, es uz tevi koncentrējos, ka es tiem runāju, es nolieku to savu, telefonu kladi vai vēl kaut ko un tev pievēršos, ka tas var. Taisnība.
Tā ir. Tas noteikti var daudz ko izmainīt. Es tev redzu, dzirdu. Un man patīk, es izmantoju arī ar bērniem. Es saprotu. Un tajā brīdī viņi vispār izkūst. Jā, tāpēc, kad es tiešām saprotu. Jā. Es tiešām saprotu, ka tu esi dusmīgs, jo es tev neļauju ņemt šito spēli. Tas tā mazāk bērnu tādā līmenī. Ja? Vai es saprotu, ka tu neesi izgulējies. Un atliek vienkārši tikai pieņemt un saprast. Un tad jau tālāk mēs varam risināt, ko mēs ar šito daram. Bet jā, pamanīt, sadzirdēt un pieņemt. Jā. Es tā gribu ticēt un ceru, ka tas, ko mēs ar Līgu pārunājam, un tās nelielās gudrības, kuras patiesībā ir tik vienkāršas, ar kurām mēs dalāmies, ka tās ieintriģē un varbūt rada interesi par šo kursu, jo visiem, kuriem nav slinkums manī klausīties, es vienmēr stāstu, kad Kedba ir mainījusi man dzīvi. Vispirms tas ir bijis Dievs, tad tā ir bijusi Kedba, ja? Nu, katram savas lietas. Bet tiešām fundamentāli vispār izpratni par attiecībām un par to, kā ar otru komunicēt, un ne tikai ar līdzcilvēku pieaugušo, nu tā, bet tieši tā arī ar bērnu un jebkuru, kuru es satieku. Bet, Līga, nu, ko tu, ja tu varētu tagad uzrunāt skolotājus, kuri klausās, varbūt domā, varbūt ir dzirdējuši, redzējuši Facebookā reklāmu, ir kaut kāds kurs, nu, kārtējais iespējams, ir tik daudz informācijas, nu, kādēļ tev šķiet, ka viņiem būtu jāatnāk un jāpaklausās vai jāvelta tas laiks? Tādēļ, ka es runāšu no savas pieredzes. Man šis kurs, man pedagoģijas darbu izmainīja pilnībā un ļoti, ļoti atviegloja. Tas nenāca viss vienā dienā hops un tagad es noklausījos un viss bija. Bet es pa maziem solīšiem kaut ko paņēmu vēl kaut ko un ieviesu ikdienā un tas ļoti, ļoti atviegloja man darbu ar bērniem. Un ne tikai manu darbu ar bērniem, bet arī manu darbu ar sevi. Apzināties to, cik svarīgi man ir parūpēties par sevi, lai es aizēju un es atstāju, sakārtoju savas lietas un tādu rūpes par ikdienu, ja pašaprūpi, es esmu izdarījis to mājas darbu, ka es esmu parūpējis par sevi, lai es varu iet un parūpēties par šiem bērniem. Laikam tā tas būtu vislabāk, jo es nevaru parūpēties par šiem bērniem un būt viņam droši pieaugušais, ja es neesmu parūpējies par sevi. Un ja es esmu pats pārgurs, izdedzis un tā kā es iemācījos arī caur šīm apmācībām, ka ir svarīgi parūpēties par sevi, lai tu vari dot tālāk un ieraudzīt, kas slēpjas aiz šī bērna uzvedības un kā es varu palīdzēt, ko es varu darīt un ko es varu ieviest ikdienā un klasē ikvienam bērnam, lai kaut vai tam 1, 2, 3, kam ir izaicinājumi un grūtības, būtu vieglāk, jo kopā mums visiem būs vieglāk un šīs lietas, ko es ieviešu, viņas palīdz visiem un ikvienam. Un vai tu vari kādu praktisku piemēru vēl iedot? Tu minēji tās tēmas, ja? Izmaiņas klasē, pa pašaprūpi mēs noslēgumā noteikti vēl parunāsim, jo tā neatņemama šī kursa sastāvdaļa arī, bet kaut ko vēl tādu praktisku, vai ir tā redzamāk varbūt vai taustāmāk. Kas tad tās par izmaiņām? Citādā krēsla sakārtoti klasē? Viss tagad riņķī sēdēs tādā apaļ? Iespējams nesēdēs vispār. Vispār nesēdēs. Ko tas nozīmē? Dinamiska mācība vide, interesanti uzdevumi, kustēšanās, kur ir iekļauta ūdens pauzes. Lūk, par ūdeni. Viens ļoti, ļoti liels punkts. Mēs ikdienā... Runājot par ūdeni? Jā. Mēs ikdienā aizmirstam padzerties ļoti bieži paši. Yep. Un tad, kad mēs neesam padzērušies, smadzenes strādā par 10% mazāk, lēnāk, bet kavētāk nekā tad, ja mēs esam padzērušies. Jo tad, kad jau jūt slāpes, ir jau nokavēts. Tad jau nokavēts. Tāpēc es ieviesu ūdens dzeršanas pauzes. Klases stundas laikā? Jā. Visiem bija ūdens pudeles. Super. Visiem maniem skolniekiem bija ūdens pudeles. Un
ja viņi gribēja dzert, viņi vienmēr varēja padzerties. Es nedrīkstēju to tā kā ignorēt. Muļķīgs jautājums. Citās klasēs nevar? Es nezinu, kā tas ir. Nevar tā, jebkurā brīdī bērns aiziet un padzerties šobrīd? Es gribētu... Vai tas ir tikai starp brīdim? Jā. Okay. Es gribētu cerēt, ka ir tomēr, kur var jebkurā brīdī padzerties, un arvien vairāk tomēr šo iekļauj, kad ir bērniem arī savas ūdens pudeles, un viņi var viņu starp brīdī uzpildīt un dzert tad, kad viņiem gribās. Šķiet tā loģiski. Jā, bet ne visiem tas tā notiek. Ne visur tas tā notiek. Bet jā, tas bija tāds viens ļoti liels punkts, un jā, man bija arī ābolu bļoda. Klasē? Jā. Un jebkurā brīdī var aiziet un paņem? Jā. Un bērni gāja? Jā. Un ko tas mainīja? Sākumā visi gāja un man ābols izķēra ārprātā ātrumā, jo viņi tak bija pieejami. Bet ar laiku tas iegājās, ka viņi izmantoja šo iespēju tikai tad, kad tiešām gribējās. Ko tas maina? Viņu uzvedības, mācīšanās spēju? Tad, kad tu esi izsalcis, kāds tu esi? Es esmu dusmīga. Tas dusmīgi, kad jūs izsalkos, vai ne? Es arī, tad, kad es neesmu pēdus, es daudz ātrāk reaģēju uz jebko, kas man apkārt notiek, vai kas man nepatīk, vai kas varbūt tad, kad es esmu padzērusies un pēdus un labi izgulējusies, to es nevienmēr varu piedāvāt bērniem stundā. Bet pirmskolniekiem gan es to piedāvāju. Es pirmskolniekiem ļāvu, ja es redzēju, ka tas mazais cilvēciņš atnāca spīd no rīta uz skolu, pilnīgi, es redzu, ka viņam vēl trūkst vispār miegs, teicu, klausies, draudziņ, rekur matracītes, paņem spilventiņu, un tu vari atpūsties. Kā mēs pieaugušajiem darbā kāds tā varētu piedāvāt. Bet skolā, diemžēl, tā negāja cauri. Jā. Tā kā tas nav tik vienkārši skolā pagulēt diendusiņu, bet jā, ūdens un ēdiens un miegs pats pamats. Pats pamats, es gribēju teikt, ka tas viena no tām lietām, ko tu esi mainījis, tā ir tāda izpratne par pamatu vajadzībām un arī par to apmierināšanu. Jā. Tas ir pats pamats. No tā, ja mēs esam apmierinājuši to pašu pamatu, kas ir pamatu vajadzības, arī uz toaleti aiziet, atvainojos, ir pamatu vajadzība, un es zinu, kad ir situācijas, kurās skolotājs saka, tad, kad starpbrīdis būs tad. Kā es varu dzirdēt, ko skolotājs saka, ja man kājas krustiņām vispār acīs cērtās jau? Nekā nevar. Un es ieviesu tādu, ka pa vienam iet. Es ļāvu iet jebkuram, bet vispirms, tūlīt tu varēsi, atnāks Anniņa, un tad varēs iet Pētrīts. Tā kā, jo daudz, viņi tur iet, un tad viņi tur tusē tajās toaletēs, un nenāk atpakaļ, un pusstundu, un pazūd, un tā. Bet sekojam līdzi, un tev ir 3 minūtes. Vai tur, nezinu, 5 vai kaut kā tā. Tad to var nokontrolēt. Kādam varbūt tas tā revolucionāri izklausīsies, ne? Bet tā jau šķiet pavisam normāli. Iespējams, ka kādam tas tiešām izklausīsies revolucionāri. Ir ļoti daudz skolotāju, kuriem šis viss ir ļoti jauns un tāds pārsteidzošs un acis atveroši iespējams. Manā izpratnē pamatu vajadzības mēs nevaram liekt. Mums viņas ir jāpalīdz nodrošināt, lai vispār kaut kāds pamatu mācību process spētu notikt. Jā. Labi, un tad par to pašaprūpi varbūt nedaudz. Gan tad, kad mēs apmācam uzņemošās ģimenes, gan jebkuru, kurš klausās šo kursu, pašā noslēgumā ir atsevišķa nodaļa, kā mēs sakam, modulis, 9. modulis par pašaprūpi. Un šķietami pēdējais varbūt nav tik nemaz svarīgs, kādam var šķist, bet patiesībā mēs uz to liekam ļoti lielu uzsvaru. Un tāpatās jau arī tu teici, kā tad es varu parūpēties, nezinu, par bērniem klasē, bet tas pats attiecās arī uz saviem bērniem mājās, uz savu darba vietu, uz jebkurām attiecībām, ko es varu iedot, ja mans trauciņš, ja mana krūzīte ir tukša. Un šeit mēs daudz runājam par bērniem. Šodien šī sarunā par bērnu vajadzībām, un bērns ir centrā, bet mēs noteikti gribam atzīmēt un pateikties un novērtēt arī tieši to pašu skolotāju un saprast, cik ļoti izaicinošs, resursu pilns un iztukšojošs un visādi citādi emocionāli smags ir šis darbs. Un cik svarīgi ir tieši šī gan pašaprūpe, gan arī atbalsts skolotājiem.
varbūt pastāst nedaudz par to vispirms, kas ir pieejams tev kā skolotājiem, tad, kad tu strādāji, es nezinu, kāds no sistēmas atbalsts, nezinu, tur psiholoģiskais, emocionālais, supervīzija, es nezinu, kāda ir tā skolotāja ikdiena. Ideālajā variantā un realitātē. Viss ir atkarīgs no tā, kur tu esi, kādā skolā tu esi, cik tev ir atsaucīgs vadītājs, cik tev ir atsaucīgs, vai tev ir pieejami resursi, vai tu kā skolotājs vari aiziet pie psihologa parunāties, vai ne? Kas arī būtu tikai normāli, ka ir šī iespēja un šī pieejamība, bet nevienmēr tas tā ir. Tā kā es teikšu, ka šobrīd tā situācija ir tāda, ka tā pašaprūpe tomēr ir mūsu pašu rokās, un cik mēs paši šo pašaprūpes plānu izstrādājam, tik arī mēs varam par sevi parūpēties. Viens ir izstrādāt. Es varu uz papīra uzrakstīt, ka man ir tāds pašaprūpes plāns ļoti skaists, bet viņu izpildīt un tam pieķerties, tas ir izaicinājums. Jā, te ir mana pieredze, varbūt varu padalīties. Kā es plānojot savu darba grafiku, vispirms ieplānoju savu pašaprūpi. Un es tiešām ierakstīju savā plānotājā pusdienas, un aizpildīju to, ka tur es neko neieplānošu tajā laikā, un es ēdīšu tās pusdienas, es ieplānoju savus treniņus, un es ierakstu savus fiziskās aktivitātes, es ierakstu savā plānotājā treniņus, es ierakstu savā plānotājā savu terapiju vienreiz nedēļā, kas man vienkārši tur ir, un katru nedēļu vienā un tajā pašā laikā, es ierakstu savā plānotājā savu dejošanu, un pēc tam es rakstu savu darbus. Un tad, kad es esmu savu pašaprūpes plānu īstenojis, tad arī man tie darbi sokās un viss ir kārtībā un veicās. Un es esmu par sevi parūpējis, piepildījusi savu trauciņu, lai es varu dot tālāk citiem bērniem, ģimenēm, skolotājiem un tā. Un tas nevienmēr ir viegli, jo mēs bieži vien esam uz to pamatvajadzību apmierināšanas robežas. Un tas, diemžēl, šobrīd īpaši pedagogu vidē tā ir, jo tas atalgojums ir tāds, kāds ir, darba stundas ir ārprātīgs, visiem vēl ir savi bērni, un tas ir izaicinājums, un es pilnīgi to saprotu, un tad mums ir jāsāk kaut vai ar mazumiņu, kaut drusciņu. Te būs mana pusstundas pastaiga. Te būs mana kafija, kuras izdzeršu, noliekot telefonu un skatoties ārā, ko es skaistu varu ieraudzīt. Kaut vai tik mazas tādas niansītes, kuras var pamazām to savu pašu, to krūzīti piepildīt, kaut vai nedaudz ar mazām lietiņām. Tev vienmēr tā ir bijis? Tev vienmēr bijis pašaprūpes plāns? Nē. Kas bija pirms tam? Haoss diezgan liels. Pirms tam mans pašaprūpes plāns man radās, kopš es apguvu šo, ko es mācu tālāk. Un īpaši sāku to īstenot pēc tam, kad izdegu. Izdegu tik ļoti, ka nonācu slimnīcā un nevarēju pati aiziet uz tualeti. Nevarēju paēst, nevarēju pacelt galvu. Vasaras vidū es nokļuvu slimnīcā uz mēnesi, pilnīgi no zila gaisa. Tas bija nopietni. Tā kā tas bija tāds mans punkts, kurā es sapratu, ka man ir jāparūpējas par sevi, un tikai tad es varu par visu pārējo. Tad pēc šīs ļoti skarbās pieredzes tu visticamākais pieņēmi kaut kādus konkrētus lēmumus savā ikdienā, kaut ko mainīt? Jā, tieši tā arī bija. Jā. Tas bija tā viegli? Vai? Nē, tas nebija viegli. Tas nav viegli, jo mums ir jāiestrādā šie ieradumi. Tas nekad nav uzreiz, nebūs. Tiešām nav tādas burvju nūjiņas, kas tev pēkšņi visu sadarīs. Tev pašam ar pa maziem soliešiem, pa mazām izmaiņām jāievieš šīs pārmaiņas. Wow. Jā. Un par pašaprūpi arī tātad atsevišķs modulis, atsevišķa nodarbība šajā kursā. Jā. Noslēgumā, vai ir vēl kaut kas tāds, ko tu vēlētos pateikt? Es gribētu varbūt, lai tu nedaudz pastāst arī par Latvijas bērnu atbalsta fonds. Es vienmēr Latvijas bērnu atbalsta fonds. Burtu savirknējums, jā, tāpat kā Ketba pareizi viņu atšifrēt. Varbūt par to tavu darbu ikdienā tur, jo es zinu, ka jūs brīnišķīgu darbu arī tur veicat ikdienā. Mēs esam ārpus ģimenes aprūpes speciālisti Tilts. Jums ir nedaudz cita specifika. Lūdzu, tavas 5 minūtes. Okay. Nē, ko tu gribi pastāstīt?
Mēs esam, mani kolēģi ir izveidojuši pakalpojumu Ceļš pie sevis. Tas ir tāds pakalpojums, kur 10 mēnešu garumā mēs strādājam ar ģimeni, ar bērnu, ar viņa vecākiem un arī, ja nepieciešams, ar skolu vai bērnu dārzu un skolotājiem, kas ar šo bērnu strādā. Un mēs palīdzam ar dažādiem izaicinājumiem. Bērniem, kam ir UDHS, kas ir uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, kāds autiskais spektrs vai vispār trauksme vai socializēšanās grūtības un izaicinājumi vai problēmas skolā vai agresija. Šie ir tie bērni, ar kuriem es strādāju, es satieku katru ģimeni. Man šajā pakalpojuma sezonā būs 21 ģimeni, ar kuriem es darbošos. Šobrīd Ceļš pie sevis man šķiet ir 60, ja nemaldos, ģimenes vispār kopā, ar kuriem mēs šobrīd palīdzam un strādājam. Un, jā, es satieku šo ģimeni 3 reizes mēnesī. Viņi nāk pie manis. Mēs strādājam uz apmācību bāzes. Vecāki arī apgūst šo programmu. Šī pati, par ko mēs runājam. Šī pati, par ko mēs šeit runājam. Jā, pakalpojuma sākumā vecāki apgūst šīs apmācības iziet, un tad visu 10 mēnešu garumā es tur rokas pulsā, un mēs ejam cauri, mēs mācamies, mēs veidojam saikni, uzticību, savstarpējo. Katra ģimene ir individuāls gadījums, tāpēc tas ir tāds ļoti dažāds process, ko es veicu. Bet jā, caur rotaļu, caur spēli. Un kur klausītāji var uzzināt vairāk par šo kursu vai par jums? Noteikti, ka fonda mājaslapā, arī Instagram konts, Latvijas bērnu atbalsta fonds ir un Facebookā mēs esam, tā kā ir pieejama informācija. Jā, sociālie tīkli. Paldies! Jā, un emocionāli kompetenta skola būs vērtīgi. Pilnīgi noteikti zinu, ka būs vērtīgi arī tiem, kuriem liekas, ka viņi jau visu ir iemācījušies un ko visu jau apguvuši tāpat. Katru reizi, kad es klausījos vai kad es dzirdēju šīs apmācības, es paņēmu atkal kaut ko jaunu, atsvaidzināju. Un katru reizi, kad es vādu, es esmu ļoti pateicīga, ka es varu vadīt, jo tas atkal man tur tādā formā un tonusā, ka tas viss ir un tas viss strādā un ka ir jāizmanto. Jā. Tādēļ skolotāji, ja tu klausies, vai jebkurš cits, Līga būs tava trenere, ja pieteiksies vēl uz oktobra mācību kursu. Un tātad 23., 24. un 26. oktobris klātienē Rīgā Mārupas ielā 14 notiks šīs mācības no 9:30 līdz 5:00, 3 pilnas tādas mācību dienas. Pasniedzēja Līga Veitnere kopā ar Elīnu Lejiņu Kairišu, arī pedagoģi. Ar vēl vienu pedagoģi. Šis būs pirmais oficiālais kurs, kas startēs, bet pēc tam noteikti tiks atvērts arī jaunas grupas. Katrs mācību dalībnieks saņems brīnišķīgu šādu mācību grāmatu Emocionāli kompetenta skola, kur ir ļoti daudz vērtīgu resursu, informācijas mācību laikā. Tas, kas man parasti patīk, ko atgriezeniskā saite no visiem mācību dalībniekiem ir, kad es domāju, ka tā būs tāda diezgan sausa un garlaicīga mācīšanās un tikai atsēdēšana, bet nē, mīļie klausītāji un skatītāji, tā ir ļoti interaktīva, ļoti radoša iesaistīšanās, daudz video, praktiski nodarbība, interesanti materiāli, prezentācija, viss ir tāds tiešām saistošs. Tā kā šeit nedaudz informācijas reklāma par šo, vairāk informāciju par šo kursu un citiem piedāvātajiem tilta kursiem jūs variet atrast mājaslapā tiltaresursi.lv, kā arī sekojot atbalsta centram Tilts gan Facebookā, gan Instagramā. Un, jā, ko Līga, ja tu vairs nevēlies neko teikt, vai varbūt vēlies? Es domāju, ka mēs esam lielāko ieskicējuši, ko sagaidīt no emocionāli kompetentas skolas. Jā. Teikšu tev lielu un sirsnīgu paldies par šo atvēlēto laiku, par dalību šeit, lai tev izdodās šis kurs, lai tev ir brīnišķīgi klausītāji un lai tiešām,
jā, viss izdodās, un tad jau tiksimies atkal ar tevi kādā mācību kursā un ar jums, klausītāji un skatītāji, kādā no nākamajām sirds sarunām.